Ir pulkstens 11:23, bum, un es tikko piecēlos, kinda, pirms 20 minūtēm. Ok. Tagad mums arī Ziemassvētku šajā veikalā. Let's go. 2. novembris. Traki. Vajag dabūt pēc iespējas vairāk saulesgaismu, lai var aiziet gulēt laicīgāk, vai vismaz tas ritms kaut kā iehito man tālāk visu nakti augšā. Tas ietekmē riktīgi šito visu. Sveiks, Saša. Uztaisi ēst. Tur rotumi. Tagad ir sācies laiks ēst vienkārši. Daudz ēst, tāpēc, kad man ir kaidi 3 stundas, lai paēstu visu, bet es gan jau, ka ņemšu 4 stundas. Tā kā sākam ar olām, pēc tam ar rīsiem un gaļu, dārziņiem. Un nobeigsim ar auzu pārslām ar augliešiem vienkārši. Tīri simpli, ritīgi simpli. Un tas arī padara to, ka tā ēdienreize ir vienkārši uztaisām. Tāpēc, ka zini, jau atkārtojas nenormāli daudz reizes. Un, jā, ok, tu var, lai teikt, ka bišķi boring, bet man ir vieglāk dzīvē dēļ tā un vieglāk arī darbā, un man nav īsti jādomā, un īsti es neredzu versijas, kas ir tikpat efektīvas. Tā kā priekš manām līdzekļiem šajā brīdī un priekš tā, cik ātri viņus var uztaisīt un ķepat to. Lai padarītu garšīgāk ēst, tas principā izmantoju tikai sāli un pipars, tā kā pamats ir tajā, kā tu izcep viņu. Tiešām tas ir daudz un es izmantoju ļoti daudz taukus, cūku taukus manā šajā gadījumā, ja. Tā kā tas ir good priekš manas šīs situācijas. Es ieteiktu tev izmantot sviesti, ja tu vari to izdarīt, tāpēc, ka tas ir vēl labāk. Varbūt, ja tu esi ultimate, tā kā rītīgi fokusējies uz to muskuļu būvēšanu, tev vajag tur izskaidīt, ok, cik tos taukus, cik to proteīnu, un pārējo piepildīt, cik vien var ar ogļhidrātiem, tāpēc, ka tas tev palīdzēs būvēt šos muskuļus, tiešām dabūt to enerģiju tajiem. Bet tajā pašā laikā, ja tev ir darbs, kur tu tiešām gribi fokusēties ar prātu reāli, tas tā nestrādās. Un tad es arī iesaku tev fastot, tā kā es, bet šis jau ir pārāk garš fasts. Principā, labi, es pa nakti ēdu tos banānus. Karoče, reku ir banāni. Vēl banāni. Un vēl banāni. Bet tagad ir tā, tiešām saspiests kaut kādas 4 stundas, lai apēst to visu. Būs traki, pēc tam jutīsies pilns nenormāli, bet es arī īsti neiebilst. Es zinu, ka tas man atviegli iepriekšējā laika periodā dzīvi nav tik daudz jāēd un viss tas. Tā kā māsam beidzot taisīt to ēst. Ok, šis gan prasīja pailgi. Es uzcepu 1,5 kilograms ar gaļu, grīķus no aizvakardienas uzsildīju. Sataisīju rīsus, ko es varēju it kā rītdien arī taisīt, bet kāda atšķirība. Un 10 olas, protams. Tagad pulkstens jau ir par 1,5 stundu vēlāk nekā tagad es sāku, tā kā. Traki. Tagad es gribu paēst. Saidot vileku un tad atkal ēst. Es nezinu, cik ātri var saidot vileku, man pirmkārt viņš jāatrod, kurā vietā viņš atrodās no tiem, cik sanāk 200 gigabaitiem ar memoriju, ko mēs safilmējam vakar. Šodien. Ok. Tas gan jau, ka būs viss par šī video.
Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tagad nospied to seknu pociņu, to es noizdarīšu, nospiedīšu iekšā. Aizsūt savam draugam, ja teoloģiski varētu šis noderēt. Un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.